Mēs esam guvuši mācību, ka varam atļauties tērēt tikai tik, cik paši spējam nopelnīt. Mūsu prioritātei ir jābūt izglītībai, sagatavojot augsti kvalificētus speciālistus visdažādākajās tautsaimniecības jomās, lai nodrošinātu inovatīvu produktu tapšanu Latvijā. Neskatoties uz politiskajiem un ekonomiskajiem satricinājumiem, Saeima un valdība ir spējusi pieņemt nozīmīgus lēmumus ekonomikas stabilizēšanai. Kā rāda notikuma attīstība, tas nebūtu bijis iespējams bez visas sabiedrības izpratnes par stāvokli valstī, par to, kāpēc sāpīgie lēmumi bija nepieciešami. Tagad mēs redzam, ka arī citas lielākas valstis saskarās ar tām pašām problēmām, kas mums bija pirms gadu vai diviem, un gatavojas spērt tādus pašus soļus, kā mēs vēl pavisam nesen. Šobrīd no starptautiskajiem ekonomikas un finanšu ekspertiem dzirdam atzinīgus vārdus par valsts spēju ievērot fiskālo disciplīnu. Pamazām uzlabojas arī Latvijas starptautiskais kredītreitings, liecinot par to, ka ekonomika stabilizējas un pats grūtākais posms jau ir aiz muguras. Tagad mums ir jādara viss, lai pozitīvi iesāktais tiktu turpināts. Cienījamie klātesošie, šobrīd ir īpaši svarīgi apzināties, ka Latvija var, ka mūsu cilvēki ir konkurētspējīgi pasaules līmenī. Mēs varam lepoties ar Latvijas veiksmes stāstiem un Latvijas cilvēku panākumiem. Vēl nesen mēs pat iedomāties nevarējām, ka Latvijas rietumos taps tehnoloģijas, kas tiks izmantotas kosmosa kuģu būvniecībā. Savu pasaules līmeņa kompetenci pierādījuši mūsu kardioķirurgi, kas pašlaik tiek atzīti kā viena no labākajām pasaulē. Mūsu zinātnieki izgudrojumus, tehnoloģiju, medicīnas un citās jomās izmanto lielākās pasaules korporācijas. Šobrīd mēs varam minēt gan pasaulē vispār zināmus farmācijas produktus, gan izgudrojumus, ko izmanto mūzikas, programmatūras, fizikas, ķīmijas un mašīnbūves nozarēs. Latvijas speciālistu vārdi ir labi zinām arheoloģijas un bioloģijas ekspertu aprindās. Mūsu valsts mūziķu, sportistu, mākslinieku paveiktais liek cienīt un novērtēt Latvijas sasniegto. Mēs esam spējuši saglabāt Latviju kā vienu no viszaļākajām valstīm pasaulē. Mūsu ļaudīm ir jāzina un jāatceras šie pozitīvie piemēri, lai noticētu sev un apzinātos, ka Latvijā ir sasniegumi, kas tiek novērtēti un liek Latvijas vārdam izskanēt visā pasaulē. Godātie kolēģi un viesi! 20 atjaunotās neatkarības gados ir mainījusies valsts un mainās arī sabiedrība. Mēs īsā laikā esam spējuši gan atjaunot demokrātiskas valsts pārvaldes sistēmu, gan veikt ekonomiskās sistēmas mājiņu. No sociālistiskās plānveida ekonomikas esam izveidojuši pamatu brīvā tirgus sistēmai, iespēju attīstīt savu biznesu un konkurēt Eiropas un pasaules tirgu. Mūsu valsts vēl pirms dažiem gadiem bija straujas ekonomikas augšupējas piemērs. 20 gados mēs spējām sasniegt un panākt to, kas daudzām citām senākām demokrātijām prasījis daudzus gadu desmitus. Protams, arī Latvija pašlaik ietekmē sarežģīti globālie ekonomiskie procesi un satricinājumi. Tādēļ šobrīd daudz vairāk nekā iepriekš mums ir vajadzīga visas sabiedrības līdzdalība valsts attīstībā. Es esmu pārliecināts, ka parlamentāra demokrātija ir bijusi mūsu pareizā izvēle, un tā nav aizstājama ar vienas stiprās rokas politiku. Vēsture ir pierādījusi, ka pārāk lielai varai nonākot viena vai dažu cilvēku rokās, var tikt pieļauts visai valstī un tautai liktenīgas kļūdas. Tāpēc viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem ir nodrošināt parlamentārās demokrātijas stabilitāti. 1. maijā apritēja 90 gadi kopš Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas. Šī diena iezīmēja parlamentārās demokrātijas sākumu mūsu valstī. Latvijas parlamentārās demokrātijas vēsturē ir bijuši gan kāpumi, gan kritumi. Taču pasaules pieredze rāda, ka parlamentārā demokrātija nodrošina visplašāko sabiedrības interešu pārstāvību. Parlamentāra demokrātija garantē diskusijas par visām sabiedrības grupām svarīgiem jautājumiem,
Tādējādi katram lēmumam ir jābūt izsvērtam un pamatotam. Tos pieņemot, bieži ir nepieciešami kompromisi, lai ievērotu dažādu sociālo grupu intereses. Tikai parlamentāra demokrātija nodrošina katram sabiedrības loceklim pašam pieņemt lēmumu par to, kam uzticēt politisko varu valstī. Šis gads ir vēlēšana gads, un tas nozīmē augstu politisko aktivitāti. Es nešaubos arī lielas politiskās kaislības. Un tomēr es ceru, ka tās neaizainos galvenos mērķus – izveidot stabilu un sabalansētu valsts budžetu, īstenot tādu ekonomisko programmu, kur nodrošina saprotamu un prognozējamu nodokļu politiku un stabilu uzņēmējdarbības vidi, kas savukārt ir iedzīvotāju labklājības pamats. Ņemot vērā pašreizējo politisko spēku samēru un to savstarpējās attiecības, nedrīkst pieļaut, ka politiskās kaislības, īstermiņa politiskais izdevīgums un mazas politiskās pirru uzvaras noved valsts strupceļā. Tādēļ gan pozīcijas, gan opozīcijas partijām būs jādemonstrē savu politiskā gudrība un spēja uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem, to atbilstību valsts ilgtermiņa interesēm, nepakļaujoties īstermiņa politiskajai konjunktūrai. Sevišķi svarīgi tas ir mazākuma valdības apstākļos, kad pozīcijai jāsniedz īpaši pamatot un izsvērt argumenti par labu kādam lēmumam, bet opozīcijai jāspēj paskatīties tālāk par 2. oktobru, kad paredzēts 10. Saeimas vēlēšanas. Es aicinu ikvienu Latvijas iedzīvotāju, izdarot izvēli par to, kam uzticēt Latvijas valsts vadību nākamos 4 gadus, pamatoties uz kandidātu ilgtermiņa attīstības stratēģiju un nevis skaļiem reklāmas saukļiem.